Latvijas labākais skolu ēdinātājs Vidzemē – Siguldas novada Laurenču sākuma skola. Tāds vērtējums tika saņemts aizdītajā mācību gadā. Šī skola bija arī pirmā novadā, kur pirms 3 gadiem kopējā ēdināšanas iepirkumā tika integrēti zaļā iepirkuma principi. Laurenču sākuma skola, un man bija tas gods jau kādu laiku atpakaļ būt šīs skolas direktoram, un tad arī aizsākām šo, kad strādāt un domāt par tātad šo zaļo ekoloģisko ēdināšanu. Būti strādājam, es uzskatu, šis bija tāds pilotprojekts, kuru jau cenšamies pārlikt jau šajā gadā, veidojot jauno iepirkumu uz visu novadu mērogu, ar, protams, saviem izaicinājumiem kā daudzās lietās, bet es domāju, ka mums izdosies arī nodrošināt to, kas ir šeit iestrādāts, veiksmīgi arī citās izglītības iestādēs. Siguldas novads, lai ieviestu skolu Kopgaldos vietējos bioloģiski audzētos dārziņus, Latvijā savā ziņā ir pionieris, un, protams, sākums nebija viegls. Pirmais bija vienoties pašvaldībai, zemniekiem un ēdinātājiem. Pašā sākumā mēs ar pašvaldību nācām kopā, runājām, piegādātāji, mēs kā ēdinātāji, mēs devām ciparus, mēs rēķinājām, vai mēs varam iekļauties tādā cenā, lai mēs varētu nodrošināt šo bioloģisko ēdināšanu. Un tad tā arī bija. Tas iesākums bija tāds nezināms un baidījāmies, bet finālā viss izvērtās ļoti pozitīvi. Šeit ir arī ļoti svarīgi šī ēdinātāja godprātība, atbildība. Kad ja viņš ir uz papīra uzrakstījis, kad viņam ir jānodrošina šie bioloģiskie produkti, tad viņam arī viņi ir jānodrošina. Un tieši tāpēc arī mēs arī pašā sākumā, tad, kad es veidu šos aprēķinus, lai nodrošinātu ēdināšanu, man bija svarīgi nevis tur kaut kādus 30% vai 50%. Mums ir tā, ja mums ir dārzeņi bioloģiskie, tad viņi ir kartupels, biete, burkāns mums ir 100%, tāpat tās arī milti bioloģiskie mums ir 100%, piens mums ir 100%, mēs nodrošinam šos bioloģiskos. Savukārt zemnieki vietējo produktu audzētāji vērtē, ka šī sadarbība tagad dod iespēju reķināties ar stabilu noietu produkcijai. Pirmais lielais pluss ir pašvaldība, kas ir atvērta strādāt ar zemniekiem. Tas ir ļoti liels bonus, kad mēs esam atraduši patstāvīgu, stabilu sadarbības partneri, ar ko mēs varam rēķināties. Mums ir stabils noiet, zināms apjoms, kas ir jāizaudzē. Tas ir pats svarīgākais zemniekam, izaudzējot, vajag savu produkciju kaut kur realizēt un saprast konkrētu apjomu, kur viņš viņu varēs likt. Līdz ar to, zinot skolēnu skaitu, skolas, ar ko mēs strādājam, mēs varam rēķināties ar aptuveniem apjomiem. Līdz ar to mums ir daudz vienkāršāk strādāt un arī saviem, kā kooperatīvu pārstāvs, teikšu, saviem sadarbības partneriem, zemniekiem, stāstīt par konkrētiem apjomiem, kas būs nepieciešami. Nemaz loma tajā, lai izglītības iestādēs būtu bioloģiski audzēta vietējo zemnieku pārtika, ir arī vecākiem. Vecākiem ir nodibināta vecāku biedrība, kas arī šo ir radījusi vēlmi pēc bioloģiskiem produktiem. Pats būtiskākais patiesībā jebkurā skolā, manuprāt, ir pašiem vecākiem izteikt savu vajadzību. Ja viņi vēlas ēst, lai viņu bērni ēstu kvalitatīvi, tas ir jāsaka vecākiem. Siguldas novada pašvaldība arī vērtē, ka iegūms ir nevien tas, ka skolā bērniem ir vietējā bioloģiski audzētā pārtika, bet šis iegūms ir arī daudz plašāks. Ja skatās tādā jau drošības aspektā, tad mēs kā pašvaldība kopumā skatāmies, ka mēs jūtamies maksimāli labi, ja mēs maksimāli daudz varam saražot šeit uz vietas. Redzam, kas notiek, diemžēl, pasaules situācijā. Šis ir svarīgi, un arī kopumā Latvijai spēja pašai sev nodrošināt. Tad šis ir viens no veidiem, kā mūsu uzņēmējiem radīt šo piedāvājumu, pieprasījumu un reāli pēc viņu veidot. Protams, ka tur ir dažādi gan birokrātiski, gan netik birokrātiski izaicinājumi, zinām, lētākā cena, tam līdzīgi, bet to visu ir iespējams atrast veiksmīgu risinājumu. Lai arī netrūkst izaicinājumu, lai skolēniem pusdienās būtu vietējie bioloģiski audzētie produkti, Siguldas novadā uzskata, ka neatrisināmu jautājumu šajā ziņā nav. Ir tikai jārod kopīga valoda pašvaldībai, zemniekiem un skolu ēdinātājiem.